Senos laikos bija skaistā Daugavgrīva. Daugavgrīvu varēja izpētīt tikai ejot tai cauri, bet cilvēki vēlējās to redzēt savādākā veidā, no putnu skata punkta. Cilvēki domāja un domāja, dažni dažādākos veidus, bet nekādīgi nekas nesanāca. Idejas izgāzās, cilvēki sāk atmest tam ar roku, bet pāris dienas vēlāk kāds zēns redzēja putnas kokā un nodomāja tajā uzrāpties. Tiekot līdz koka augstākajai vietai, viņš saprata, ka var redzēt visu brīnumaino Daugavgrīvu. Tad nokāpjot no koka lejā, puisis sāka stāstīt visiem, un visi kopistiski sāka celt torni. Uzceļot, cilvēki uzkāpa augšā un saprata, ka visi putni ir lieliski redzami, un izlēma to nosaukt vietas vārdā – Daugavgrīvas putnu vērošanas tornis. Atrodas Daugavgrīvā. Un mēs izvēlējāmies šo vietu, jo mums patīk būt virsotnē.